Čau! Sen neredzēts. Gribu uzzināt, kurš ir videoklips, kuram ir 36 miljoni skatījumi un kurā tika pieminēta Latvija? Tad turpini skatīties šo video, bet pirms sākam, nospied. Kā jau tu saprati, vai arī tūlīt sapratīs, šis video ir par 10 populārākajiem video YouTube, kuros tika pieminēta Latvija. 10. vietā ierindojas krievu youtuberu Utopija Show videoklips par Ziemassvētku eglēm. Vienā daļā viņš stāstīja par pirmajām pasaules eglēm, un tur tika pieminēta Рīga. Есть упоминание, что первая именно рождественская елка была установлена в 1510 году в Риге. 9. vietā pēc skatījuma skaita atrodas YouTubers Life of Boris. Tas ir YouTubers, kurš filmē angliski video un ar ļoti pārspīlētu krievu akcentu. Viņam ir rubrika, kurā viņš dodas uz dažādām pasaules valstīm, un Latvija nebija izņēmums. I was feeling a thirst for kvass. This one a lot more fresh. Did not taste at all like someone has been fermenting it in their sock drawer. A solid 6.5 out of 10. Squatting gotniks. Video klipā viņš izbraukāja dažādas Latvijas pilsētas, dzēra kvasu un visu to komentēja savā akcentā. Krievu youtuberim Līkei, kurš starp citu dzīvo Latvijā, savulaik izcēlās konflikts ar krievu youtuberu Soboļevu. Atbildes videoklipā Līkejs rakņājoties pa dažādiem žurnāliem un meklējot Soboļevu, pieminēja ne tikai Latviju, bet arī Latvijas YouTube. Lūk, kā tas bija. Так, Костик, мы должны найти. Ищем. Что это за язык? Я не понимаю, что тут написано. Это, наверное, латышский YouTube какой-то, это не то. Noteikti, ka daudz no jums zina vienu no populārākajiem krievu YouTube kanāliem This is Хорошо. 16. gada 1. aprīļa videoklipā viņš parādīja to, ka dzīvo Latvijā. Kā viņš to izdarīja? Runājot latviski. Mērti sanāca. Konsultantam bija jāsorientējas uz vietas un viss jāpaskaidro, ķipa. Vai nu jūs nebaidieties, tas ir visvaigākais modelis, ziniet, karstajai ieveidošanai. Manuprāt, tas ir ļoti forši, ka latviešu valoda izskan kanālos ar teju 6 miljoniem abonentu. Krievijas iedzīvotājiem nācās lasīt subtitrus, savukārt latvieši varēja lepni saprast to, ko viņš saka. Ko tu gribēji teikt, Stas? Spied laiku un abonēja Joret kanālu. Tieši tā. Krievu informatīvā YouTube kanāla Što Iesli, kas latviešu valodā nozīmē kas jau videoklipā par vergiem, tika teikts, ka verdzība ir atcelta visās pasaules valstīs. Tajā brīdī uz ekrāniem parādījās 25 valstu karogi, un kas ir interesanti, arī Latvija bija starp tiem, bet mūsu kaimiņu valstis Igaunija un Lietuva nebija. Pie tam Latvijas karogs atradās pašā centrā. Ko gan tas varētu nozīmēt? Zini PewDiePie? Kas tas par jautājumu? Loģiski, ka zini. Arī viņa videoklipā parādījās Latvija. Spēlē, ko viņš tajā brīdī spēlēja, vajadzēja izvēlēties vienu no 15 valstīm, kur piedalīsies Eirovīzijā. Vēl tur vajadzēja pārģēbt tos cilvēkus, izvēlēties dziesmu žanrus, nosaukums, bet tas nav tik svarīgi. Latvija arī bija sarakstā no tām, kuras varēja izvēlēties, kaut gan bija vēl 47 citas valstis. Protams, ka tā ir ļoti sīka detaļa, un PewDiePie neizvēlējās Latviju, diemžēl, jo šajā brīdī es ļoti cerēju, ka viņš pateiks Latvija. Alright, which one next, bros? What's that? Bet tomēr tas ir forši, ka vārds Latvija izskanēja kanālā, kura abonentu skaits ir 31 reizi lielāks par Latvijas iedzīvotāju skaitu. Esam nonākuši arī līdz krievu youtuberim Soboļevam. Klips, par kuru runāsim, ir jau savāds 10 miljonus skatījumu. Vienā brīdī klipā parādījās bilde ar iepriekš pieminēto youtuberi Līkei, kuram uz kepona bija uzrakstīts Рīga. Все знают, что каждый, кто смотрит его ребенок или гей, но не понять, что это Стёп мог лишь ребенок или гей, лего. Starp citu, tā nav pirmā reize, kad viņš iekš populāriem video popularizē Rīgu. Viņš ir bijis arī versus Battle cīņā, kurā ir aizmugurē bijis ar šo te pašu keponu, un tur ir 25 miljonu skatījumu. Моих побед тебе не счесть, я многих детей привлек к чтению. Trešajā vietā ierindojas latviešu komiķis Gatis Kandis Anglijas talantu šovā. Originally I'm from Latvia, but now I live in London near Sainsbury's. Un otrā vieta 22 miljonu skatījumu. Dvietes pagasta atvara video, kurā no operatora puses vairāk kārtēji atskanēja latviešu vārdi. Labi, tas būs iespaidīgi. Pirmā vietā!
Versus Beto.ru, jeb Krievijas repa cīņu kanālā 2016. gadā cīnījās 2 krievu youtuberi. Savā raundā youtuberis Larin vienā brīdī pieminēja Jūrmalu. Šim video ir 36 miljonu skatījumu. Говоришь, ты Russian stand-up? Зовешь себя императором юмора? Ты не умеешь сетапы панчлайн, в них не нуждается веселая Jūrmala. Daudzi jautā, kur es esmu pazudis. Manā Instagramā Joršok tu vari atrast atbildi. Es domāju, ka tu sapratīsi.